Ar nostiprināšanos uzbrukuma zonā. Šeit, jā, piesardzīgi Niks Tarnēls Bosikovs metiens, jā, pāri vārtiem, bet labi pieteikt. Jā, šodien īsumā pieteikti, ja Ulbrakai ir 20 auguma spēlētāji, ieskaitot 2 vārdsargus. Tikmēr Bausfinībai 18 auguma spēlētāji. Kiešiem no Zviedrijas, no Alsveicka komandas, no Alsveicka līgas. Pārcēlās tieši pirms izslēgšanas spēlēm. Šeit jau ļoti pievienošanās noteikti komandu motivē, komandu sapurina un iedod papildus jaudu. Līdz to, protams, un atcerēmies galu. Un šeit ir izcīnījis šo. Šeit tikmēr labs moments tieši iepriekš pieminētājiem Krišānam Tiltiņam. Vai sanāks pretuzbrukums Bauskai un šeit metiens vārti! Attiecīgi Bauska šeit patīkami pārsteidz, pažacinājā ļoti labi gaida aizsardzībā savus. Un šeit nesanāca tomēr, jā, daudz cīņas pie bortiem. Pagaidām, jā, Ulbrukieši nav uzlauzuši Bauskas aizsardzību. Un šeit tikmēr labs moments, vai sanāks, un šeit garām. Galvenais šo presingu nepārcensties, kā teikt, un neaiziet tur 2 tā uz 1, kur, kā zināt, aizsardzību šajā mačā ir, man liekas, primārais, vai varētu Bausku pacīnīt. Šeit labi iespēlē Matīsam. Šeit, jā, Baušinieki diezgan aktīvi uzbrūk, labi cīnās pie borta. Bet uz otru iespēju, uz otru malu Krišānam Tiltiņam. Krišāns pārtraukumā ar šo te 2 vārtu handikapu. Tikmēr šeit Šembergs, vai būs metiens un labi iziet metienu vārti. Sāk savu uzbrukumu. Jā, tagad jau arī florbolā jau iegāja šī te, kad seko pēdējā virslīgā. Attiecīgi, kur var caurskatīt video atkārtojumā vai epizodes, kuros nav bijuši vārtu gūmi, un arī tiešām ir iespēja paskatīties no komandām. Katrai komandai ir 2 šādi izaicinājumi. Tikmēr šeit bīstams moments vārtu priekšā pie Bauskas vienības. Diezgan potenciāli uzbrukumi, bet diemžēl neizšķirās par kādu metienu, un tad Tiltiņš metiens labi. Kad nepiekrīt kādam lēmumu. Šeit atkal iesaistās spēlē. Un šeit, diemžēl, nelēma. Nāks uzbrukums Bauskas Kāņa pa metiens. Nobloķēts Jānis Akmetiņš atgūst bombiņu, bet, diemžēl, šeit Trofimenko laušas metiens. Labi tiek galā ar šo. Un Jānis Akmetiņš šeit pats tomēr pirmais. Labi, diezgan labs presings. Un šeit labi izspēle un Mārti. Ar 0. Bauskai būs atbilde uz šo ceļa rulli. Šeit vēl viens uzbrukums un Valters labi. Nu jā, tāds neliels šoks otrajā periodā Bauskas vienībai. Cerams, ka pamodīsies un atgūsies no šit un vēl viens vārtu gūms. Mārtiņš Kristians Millers. Vai sanāks, ne, tomēr viņam Zīle noņem bumbiņu, vai sanāks uzvedi pretuzbrukumā Bauskai. Un šeit labi atspēja un Jānis Plātev labi. Tiesneša Zīles kungs, bet tiesneša rāda, ka nē, turpinās spēle. Un šeit atkal dabūna vidū bumbiņu vārti. Niks. To viņi arī vien grib, to viņi arī gaida, kas sāks skrieties, bet noteikti Bauskai ir savs plāns, savs spēles plāns, kur viņi pacietīgi grib izspēlēt. Šeit Bosiko metiens ir labi. Priekšā un nobloķē šo metienu. Bauska iznāk šeit, vienā pieskārienā gribēja uz Jakubu nospēlēt. Un šeit Liepiņš no Laubam, jā, pārkāpums, matēs pārkāpums pat Leksi. Leksi labi atspēlē Reizānam, Reizāns metiens. Labi, šeit atvēra Jānis Ložs vienībai. Šeit, jā, Marteins cīnās, bet diemžēl neprecīzi piespēl no Katkaus no pretuzbrukums. Un šeit, jā, ļoti pacietīgi, arī Butans ir gatavs. Labi izgājis, šeit Imēvētam būs finta paņēmiens. Un labi, šeit bet šos no jaunā komanda. Un šeit labi izspēle uz tālos dabu Šembergam, bet Šembergs tomēr netrāpa pagājis bumbiņu. Atkal izgājums Šemberga un vārti. Lapiņš, Valters Lapiņš, būs Krišāns Tiltiņš. Millers, Lapiņu, Krišāns Tiltiņš. Udar pusē Trofimenko, Millers, Trofimenko, labi pacietīgi meklē. Šeit labi atspēlē Boskam nesanāk vienā pieskārienā uzreiz satver bumbiņu. Nāks izsākt no jauna. Pēters Zeltiņš metiens, labs, Pēters Zeltiņš. Nāskas jau bija un šeit Pēters Zeltiņš jāizlauko šo metienu, nesanāk tomēr. Rauns Akmetiņš. Labi, atver Matīs Dubu vārtu pārlikt. Pie centra līnijas. Tagad viņš nedaudz spiež ārā. Pretinieks Tiltiņš. Labi, šeit Liepiņš. Liepiņš var sanāks iziet metiens vārtu.
būtu labi piespēle, tad gaisa piespēle vārdu priekšā uz tiltiņu, viņš diemžēl šo bumbiņu nevar sasniegt. Un šeit, diemžēl, metiens labi. Atcīmīgi šodien jāsot pār bumbu. Priecīgs no augšas. Mums arī vairākumā viņš un šeit diezgan kuriozi. Mēģina vienā pieskārienā, tad nesanāk, mums tādā spēlē Milleram. Millers meklē un atrod Krišana tiltiņu. Krišana tiltiņš labi tur tālēs tavu un tomēr atrod Eders aizupietis ar mētru uzgalā Nika Blumfelds. Šenbeck šeit visam mētra būtiskies vairākums. Šeit mētra. Mētra viens pats aidot otrā pusē atrod labi Edvards. Tieši būs vesels 10 līdz vērtus. Salaužuši tādā veidā šo spēli. Un šeit vēl viens bīstams Robertu Brantu. Noteikti labi aizveda tikai 2 ielaist vārti. Spēles sākumā pārējo laiku bija diezgan labi bijis. Tāda gaujošas pašlaik. Šita zaudējuma. Pirms spēle vēl rīt, bet šeit vēl viena labi. Kas Ulbuka presē, Ulbuka spiež un atgūt pumpiņu. Šeit vai sanāks Akmetiņu izskait? Nē, šeit jā, Pēters Zeltiņš. Labi, vai sanāks jaunējiem izskait? Šeit mēģina pumpiņu nodrīgu. Vai būs labs metiens no apiņa?